Labdien! Es esmu Edgars Ražīnskis, turisma speciālists no Rīgas plānošanas reģiona. Mēs šeit esam, lai runātu par lēno turismu. Šis raidieraksts ir tapis viena Eiropas Interrega projekta ietvaros, kurā vairākas Eiropas valstis ir apvienojušās centienos mainīt paradumus, mainīt iespējams arī likumdošanu, lai veicinātu turisma prakšu lēnināšanu, un tādu padarīšanu ilgspējīgāku. Pirms es iepazīstinu ar mūsu šodienas sarunas biedriem, es apmēram izstāstīšu, kas ir lēnais turisms. Šodienas mums galvenā tēma ir slow food, ko varētu uzskatīt par lēnās dzīves filozofijas tādu aizsākumu. Un runājot ļoti vispārīgi, lēnais turisms ir atbildes reakcija straujai masu turisma ekspansijai un tam, ko dēvē par hiperkomercializāciju, kad šī kapitālisms tiek izvirzīts par svarīgāku faktoru nekā cilvēku dzīves. Kā mēs zinām, turisms vispār ir diezgan traumatiska aktivitāte, ja viņi netiek atbilstoši kontrolēta un organizēta, jo turisms notiek uz vietējo kopienu sociālā un arī dabas kapitāla rēķina vienmēr. Un cilvēki, kas ierodās vietās, kurās viņi ir, viņi ļoti iespējams tur vairs nekad neatgriezīsies. Savukārt cilvēki un daba, kas atrodas šajos galamērķos, viņi tur ir uz palikšanu, viņiem tas ir svarīgākā lieta viņu dzīvē un viņu eksistencē, tāpēc par to ir jāizturās ar ētiski. Un, kā apgalvo teorētiķi, turistu pieredzes lēnināšana veicina dziļāku, jēgpilnāku un autentiskāku pieredzi, kas nodrošina miedarbību ar vietējām kopienām un ainavām, vienlaikus ievērojot pieredzes ētiskās robežas. Un lēnais turisms ļauj galamērķim arī no savas puses koncentrēties uz vietējās kopienas, vides un kultūras vērtību aizsardzību, tātad dodot ietvaru, kurā organizēt šīs pieredzes un produktus. Un vienlaikus lēnais turisms ļauj pagarināt turistu uzturēšanās laiku, prasīt taisnīgu atlīdzību par augstas kvalitātes pakalpojumiem un iesaistīt plašākus reģionus, īpaši lauku apvidus, kas Latvijas gadījumā droši vien ir svarīgi. Un runājot par lēno turismu Latvijā, fakti liecina, ka Latvija nav lēnā turisma galamērķis. Īpaši to varētu akcentēt par Rīgu, kura koncentrē no 74 līdz 79% ienākošā Latvijas turisma. Rīgā ir viens no zemākajiem vidējā uzturēšanās laikiem Baltijas valstīs. Tas ir apmēram 1,8 līdz 2 dienas. Un lēnais turisms nav izplatīts arī starp vietējiem iedzīvotājiem. Statistika rāda, ka reti kurš vietējais ceļojums ilgst ilgāk par 2 dienām. Un kas ir droši vien vissāpīgākais fakts, ka latvieši ārzemju ceļojumos tērē vidēji 3,7 reizes vairāk nekā vietējos ceļojumus, un šis ir lielākā starpība Eiropas Savienībā. Tātad mēs nevērtējam īpaši Latvijas resursus, kā kaut ko tādu, par ko būtu vērts maksāt lielāku naudu. Bet tas nav bijis vienmēr. 2010. gadā Latvijas turisma politikas veidotāji pārsteidz pasauli ar saukli Latvia best enjoyed slowly. Pagātnē tādā pieredzējuma formā. Un neraugoties to, ka lēnā turisma kustība jau bija ieguvusi popularitāti, tieši Latvija bija viena no pirmajām valstīm, kas to iemiesoja nacionālā tēla komunikācijā. Un kā man stāsta cilvēki, kas to ir pieredzējuši, šo te best enjoyed slowly saukļa radīšanu, tad tur bija diezgan liela vienprātība starp turisma politikas veidotājiem un uzņēmējiem, ka latviešiem, kā ziemeļniekiem, nepiedien vienas nakts sakari, un uz ielas pajautājot, kā te vieta latvietis piestās un atbildēs, atklāt un izvērst. Tātad ātrais turisms varbūt nav īsti mūsu nec tradīcijā, nec asinīs. Un tas bija labs un trāpīgs sauklis, kur pat apskauduši igauņi, un tas ietvērs gan dabas un kultūras vērtības, kuras ir baudāms pacietīgi, gan cieņā pret vietējiem cilvēkiem, viņu mājām un viņu darbu. Tā. Un kas vēl ir, manuprāt, interesanti, pirms mēs pārējām pie slow food domas, kas ir mūsu šodienas tāds pamat jautājums,
ir par to, ka 2011. gadā Latvijas turisma tēlu saukli atzinīgi novērtēja arī ārpus valsts. Tas pasaules lielākā turisma ceļvežu izdevēja Lonely Planet rīkotajā lasītā aptaujā pārliecinoši ieņēma 1. vietu. Ja, tātad arī šie turisti no visas pasaules to atzina kā interesantu un inovatīvu. Interesanti, ka tajā topā 2. vietā bija Šveices Get Natural un Melnkalnes 3. vietā bija Wild Beauty. Ja, mēs redzam šo vides un dabas akcentēšanu turismu komunikācijā. Igaunijas Welcome to Estonia ieņem pēdējo vietu starp balsojumu dalībniekiem, kāpēc piemin Igauniju, ja mēs bieži salīdzinām Igauniju, un Igaunija uz pasaules turismu fona ir viena no tādiem spīdekļiem. Un, kas ir interesanti, ka Igauņi 22. gadā tā pieklājīgi nogaidīja un savu turismu komunikāciju sāka veidot ap lēno turismu un ar saukli It's about time, jā, teiksim, akcentējot. Un tagad mēs ejam lēnām pēc šī visa ievada, jā, varbūt kāpēc ir tik svarīgi Latvijai un reģionam. Tātad mani viesi iespējams man varēs labot. Tātad Slow Food ideja rodas 86. gadā pagājušā gadsimta ar Karlo Petrīni un viņa dobiedru tādu aktivitāti pret McDonald's ātrās ēdināšanas restorāna ienākšanu Romas vēsturiskajā centrā. Ja, tātad tas ir bijis ārējš kaut kāds faktors. Ja. Parīzē tiek nodibināta Slow Food kustība, parakstīts Slow Food manifests, ja, kurā teikts, ka cilvēku dzīvesveids rūpnieciski attīstītajā pasaulē tiek modelēts pēc mašīnu principiem, un ka lielākā daļa cilvēku mūsdienās jauc efektivitāti ar neprātu. Tā ir iztulkots, un ka mūsdienu vīrus, kas ir mūsdienu vīrusa ātrās dzīves rezultāts. Un tāpēc saskaņā ar šo kustību pretošanās tai ir jāsāk pie galda un virtuvē. Tātad pēc tāda diezgan konkrēta aicinājuma, ja, es gribētu pieteikt mūsu divus šodienas biedrus. Tātad Astrīda Rozīte ir viena no biedrības Slow Food Straupe dibinātājām, šobrīd vada šo kustību, faktiski, praktiski un formāli, un ir Slow Food Straupe tirdziņa arī vadītāja, viena no radītājām. Pats tirdziņš ir iemājojis Straupas zirgu pastā, atdzīvinot seno Hanzas zirgu mīšanas vietu. Tā ir publiski pieejama informācija. Vietā, kur Zviedru laikos zirgu pasta stacija un krogs atradās pie strateģiski nozīmīga ceļa, kas Rīgu savienoja ar Tērbatu un Pēterburgu, jeb Tartu un Pēterburgu. Un tad mums ir arī klāt Ēriks Dreibants, mājas īpašnieks un restorāna 3 pavāri līdzīpašnieks, pavāru kluba dibinātājs un, kas man likās īpaši simpātiski, ornitologs vai birdwatchers, jā, mēs varbūt tam pieskārsimies nedaudz vēlāk. Tas, ko varbūt es pirms sākam, man tāds iesildošs jautājums, sāksim ar Astrīdi. Varbūt pastāstiet par savu pēdējo laiku tādu interesantāko vai iespējīgāko ceļojumu pieredzi un kas varētu būt jūsu nākotnes tāds ceļojuma galamērķis. Lūdzu, Astrīda. Nu, ja par maniem ceļojumiem, tad varbūt, ja mēs no tāda gastronomiskā skatu punkta skatāmies, tad droši vien tā bija Budapešta. Mēs jau visi zinām par Ungāru brīnišķīgo virtuvi, bet šoreiz tas mans atklājums bija, cik ļoti rūpīgi viņi glabā šīs konditorijas, kūku cepšanas, kultūrvēsturiskās vērtības, un tas man tiešām bija ļoti liels atklājums. Šīs viņa kafejnītes, tas teiksim, katru gadu viņi rīko kūku cepšanas, viņiem ir tādi valsts mēroga sacensības, kur viena galvenā kūka tad dabū to vislabāko vērtējumu, un tad ir ļoti interesanti, kā tās kūkas, kas ir paši šīs pirmās vietas dabūjušas, kā vai viņas iedzīvojās tajās konditorijās, ir tādas, kas tur kaut kādas tur gadus atpakaļ ir bijušas un iet līdzi tam visam. Un tur arī tie noteikumi ir tādi diezgan stingri, visam ir
ir jābūt, tur nedrīkst lietot mākslīgās krāsvielas un tā tālāk. Ja, nu tās man bija atklājums Budapeštā. Plāniem, jā, man ir tāda viena vieta, kur es gribētu savā dzīvē redzēt, bet principā pašlaik tas ir tā diezgan varbūt par laimi grūti sasniedzam vieta, tā ir Sokotras sala, Jemenai piederoša sala, uz kuru droši vien pašlaik ceļot būtu bīstam, kaut gan es redzu, ka 25. gadā tur aicina ceļotājus, bet par laimi viņi tiešām pašlaik nav pieejami. Kāpēc par laimi? Tāpēc, kāpēc es viņu gribētu redzēt šajā salā ir ļoti brīnišķīga augu valsts, un 30% no šīs augu valsts ir tādi, kas nekur citur uz mūsu planētas nav sastopami. Viņi ir sastopami tikai tur, vienīgi Sokotras salā, nu, piemēram, asinspūķu koks, ja, un tur ir, es skatos fotogrāfijas, un es esmu runājis ar cilvēkiem, kas tur ir bijuši. Jā, tas tiešām ir ļoti iespaidīgi, un man kā dārza mīļotājai tas būtu ļoti interesanti. Ērika? Tādiem kulināriem ceļojumiem pēdējiem, kas ir palicis atmiņā, ir uz Bilbao, tad kāds apmēram 20-30 km no Bilbao Azurmendi restorāns, kuram ir gan Michelin zaļā zvaigzne, gan 3 Michelin zvaigznes, un tas interesantas restorāns ir būvēts tā, lai tas būtu restorāns, viņam blakām ir dārzas, siltumnīcas, vīna lauki, nu, un, protams, tā kulinārā pieredze bija ļoti interesanta. Nu, katram novēlu aizbraukt uz Azurmendi restorānu. Jā, viņi tiešām ļoti, tas tāds viens vesels notikums, kā tev sagaida, soli pa solim, tu tuvojies ēdienu baudīšanas kulminācijai. Nu, vēl pie visa tā, tas bija rudens, un tad plēšputni griezās debesīs veselos baros, un tu ēd, un pa lielu panorāma logu tu skaties, kā kad apmēram 50 plēšputnī ķer siltās straumes un riņķo. Tas, nu, neaizmirstam, protams, jā. Un par nākotni ir tā, ka tāds kulinārijas gardēžu centrs ir pārvirzījies uz Latīņu Ameriku, uz Centrālu Ameriku. Un tad pagājušajā gadā ar kolēģiem mēs bijām Latīņu Amerikā, Kolumbijā, Peru, un tad šoziem došos uz Meksiku, kur ir vairāk pasaules labākie restorāni, ir tāds top 50 pasaules labākie restorāni. Nu, tad es došos uz Meksiku, lai baudītu šos restorānus, gūtu jaunas pieredzes. Jā. Un kas ir interesanti, pirms tam arī bija sanācis būt Latīņa Amerikā, bet tagad tur dodoties tādā kulinārā braucienā, tu priekš sevīm atklāja ļoti, ļoti daudz jaunus produktus. Ja? Tu tur ēd restorānā, un tev vajag blakus produktu tulkotāji, kas tie pa produktiem ir. Tu vakarā pēc restorāna aizej uz viesnīcu, ņem Google, katru produktu raksti iekšā, un tad tu bildītē redzi, kāds viņš izskatās, kur aug, un tā, ka tas pilnīgi pavisam cita pasaules uztvere, jā, un tur arī tie ēdieni top, domājot par vidi, domājot par slow food, audzēšanu un visu pārējo. Jā. Jums ļoti interesanti, man liekas, ir iedvesmojoši klausītājiem. Ķersimies pie slow food. Mani interesē, un droši vien arī citus, tas, skaidrs jūs, tas, kur jūs tagad esat, tas ir darba rezultāts, tas ir dažādu ietekmju rezultāts un tam līdzīgi. Varbūt pastāstiet par, kas kalpo, es sākumā varbūt Astrīde, kas kalpoja tam, ka jūs nonācāt. Ja? Kāds ir tas vietas konteksts jūsu gadījumā Straupe, vai vietai bija nozīme? Ja? Droši vien, ka vēl citur Latvijā ir šādas vietas, bet tur šī slow food kustība varbūt nav
iesakņojusies vai vispār pat līdz tam nav aizdomāts. Kas jūsos un vietā, vai varbūt tur bija kaut citi elementi, kalpoja tam, ka jūs esat tur nonākuši, ja, un nonākuši līdz tai slow food idejai? Nu, kā zināms, slow food ideju uz Latviju atveda mūsu leģendārais šefpavārs Mārtiņš Rītiņš. Un tad varbūt kaut kādā veidā viņš mani arī pastūma šajā virzienā, pirmoreiz uzaicinot uz Slow Food Rīga kopsapulci. Un tad es tā kā sāku domāt, es dzīvoju laukos, Straupē. Nu, tas liekas neticam, vēl 15 gadus atpakaļ mūsu lauku veikalos nevarēja zemnieku produkciju nopirkt. Un es dzīvoju laukos, un liekas absolūti atžgārni, man ir jābrauc uz Rīgu, uz lielveikaliem nopirkt to pašu burkānu, jo es viņu nevaru nopirkt. Jā, es varu aizbraukt pie kāda zemnieka uz mājām un palūkt, ka es gribētu nopirkt burkāns, bet tad tur tūlīt iedarbojās brīnišķīgā lauku burvība. Es saku, es gribētu nopirkt, labi, nākošajā dienā tavā pagalma vidū ir liels maiss ar burkāniem, par kur tu nezini, kā norēķināties, neviens arī naudu neņem. Nu, tā ir tā dalīšanās, kas laukos ir ļoti parasta lieta. Un uz tirgus jau tad ir tā kā mazliet citi tie noteikumi. Un tas bija viens tāds no maniem iekšējiem mudinājumiem, kāpēc tad mums nav tas tirdziņš tepat? Un būtībā mums arī tas tirdziņa idejas princips ir apgriezts. Ja parasti zemnieks brauc uz Rīgu to savu produkciju pārdot, tad šajā gadījumā pilsētnieks brauc uz laukiem pie zemnieka, ja, kas ir arī brīnišķīgi, man liekas. Nu, tas tā sākās. Kāds bija tas sākums vispār? Tā izstumšana, ja, vilciena sastāvi jau parasti ir bieži vien visgrūtākā. Ja, un varbūt pastāstiet vairāk par komandu vai apstākļiem, ja, lai tas sākums būtu labāks, vai nu, ja, kā viņš noticis? Pareizi minējāt, ka viens nav vilcējs, ir jābūt komandai, ir jābūt cilvēkiem, ir jābūt atbalsta punktam. Un, nu, es neteikšu, ka sākums bija viegls. Un atkal, brīdī, kad mēs iesākām, tad vispār Latvijas likumdošana neparedzēja tādas zemnieku tirdziņas. Bija, nezinu, varbūt no padomijas laikiem palikuši tādi noteikumi, ka vienā vietā gada tirgus drīkst notikt ne vairāk kā 8 reizes gadā. Un neviens neprat man paskaidrot, kāpēc tieši 8 reizes, kāpēc ne 10 vai 5 reizes. Un mēs sapratām, ka mēs nevaram, teiksim, nodibināt tādu regulāru tirdziņu, kas regulāri darbojās, teiksim, mēnesī reizi vai. Nu, es varētu teikt, ka toreiz bija vēl Straupas pagasta padome, un kā viņi smējās, ka viņi pirmo reizi ir nobalsojuši pret ministra kabineta noteikumiem. Viņi deva atļauju mums šim tirdziņam ļoti saprātīgi. Mēs rakstījām projektu, mēs gatavojām zemniekus, mums bija tikšanās ar pārtikas veterināro dienestu, ar ieņēmumu dienestu, lai zemnieki zinātu, kādi dokumenti viņiem, kas viņiem ir nepieciešams, lai viņi vispār varētu ar savu produkciju uz tirgus aizbraukt. Un mēs, protams, iesniedzām arī toreiz kopā ar Slow Food Rīga, iesniedzām likuma grozījumiem priekšlikums, ar Berga tirgus organizatoru gadu sēdējām darba grupā, lai panāktu to iespēju, ka tie tirdziņi var legāli darboties. Es rakstīju Jānim Jēnzim, prasīju, kas mums ir tāds slow food ēdināšanas cilvēks. Viņš patiesībā man atsūtīja tikai vienu vārdu, ja, un diezgan ātri. Ja, tā tad jūs, Ērika. Un tad mani, protams, arī interesē, ka tā slow food tādā zīmola līmenī, tā kustība, viņa varbūt nav baigi redzamā Latvijā. Viņa ir redzama, Astrīda, jūsu tirdziņu nosaukumā, ja, jūs ar to ejat. Jā, tas ir jūs. Un varbūt mans jautājums arī, Ērika, jums, kā jūs līdz tam nonācāt?
un es esmu lasījis intervijas ar jums, es redzu, ka tas ir bijis vēl pirms vispār jūs aptvērāt, varbūt, kas tas ir, bet arī jautājums varbūt, jūs esat viena reģiona pārstāvji, ja, kur diezgan spilgti ir jūtama šī te pieredzes lēnināšanas vēlme. Varbūt kaut kā tā arī pakomentēt, kāpēc tur, kā jūs tur, tādu. Rīdzinieks, ja, un tur, kur es tagad nokļūtu, tas pavisam netīšām, un man liels prieks, kad Slow Food Straubas tirdziņš turpat blakām bija. Un tad, ienākot Līgatnē, sākot remontēt pavāru māju, veco dzemdību namu, līdz šim man bija pieredze strādāt tikai Rīgā, kā jau minējis pats arī dzimis audzis, esmu uz Rīgas bruģā, bet visu vasaras pavadījis laukos. Un Rīgā restorānos vecrīgā strādājot bija visu laiku vajadzēja būt kaut kādam kompromisam ar tiem cilvēkiem, kur nāk pie mums ēst. Lai viņi nāk pie mums ēst. Kā jau pirms tam minējāt, turisti mums atbrauc, tur uzturās pusotru dienu un aizbrauc projām. Un viņam nav laiks iedziļināties, kā viņš ēdīs. Viņš grib ienākt apēst savu pazīstamu ēdienu. Tagad tas jau mainās, bet, un tad visu laiku vajadzēja Rīgā strādājot, tā zaļā domāšana bija, tur virzība bija, mēs tur pirmie sākām stiklus, šķirot UTT, bet visu laiku bija tas kompromiss. Un iesākot Līgatnē, tad sapratu, ka šī ir tā vieta, tā ir mana vieta, un es vēlos darīt tur, kā es gribu, kā es uztveru pasauli, bez, gandrīz, kompromisu vienmēr ir, ja, bet, pēc iespējas mazāk kompromisiem. Un tad, vai tas cilvēkiem interesēs vai neinteresēs, tas jau man sekundāri bija. Es biju gatavs sakāvēji, ja neviens nenāk, tad nav vajadzīgs tās produkts, un tu dzīvo savu dzīvi. Bet kā mēs zinām, ja mēs to darām no sirds, ar sirdi, ar pārliecību, tad jau arī cilvēki pievienojās tavam redzējumam, baudot ēdienu, braucot uz tirdziņu un tādā gadā. Tas Slow Food karognesējs sākumā bija Mārtiņš Rītiņš, tad iepazinos Slow Food Straubas tirgu, soli pa solim iepazinos ar zemniekiem, un tā mūsu sadarbība sākās, un kas jāuzsver, kas man visvairāk Slow Food kustībā patīk un ko mēs esam kopā darījuši, atjaunot Latvijai izzudošās šķirnes, dažādas, tur skābie ķirši, ābolkāles, ja, piemēram, pirms vairākiem gadiem Astrid man iedeva tur 5 ābolkāļus, viņa saka, Erika, uztais pagaršo, viņi ir jēga kaut ko darīt, nav jēga, es mājās pagatavoju, hops, kā saka, pat bērni apēda, ja, viņas Astrid, manuprāt, šis produkts ir vērtīgs. Tad atkal Astrid ar zemniekiem strādāja, lai izaudzētu jau pirmās lielākās ražas. Pirmā raža bija, tad atnāca uz pavāru māju, mēs par to sākām stāstīt, cilvēki ēda, ar lielu prieku ēda, un jau visa raža tika pārdota līdz decembrim, ja, un šogad man jau daudzi zvana, pavāri, iedot kontaktus, kurus var iegādāties to ābolkālu. Un tas ir vislielākais gandarījums, ka mēs ļoti īsā laikā esam vienu šķirni atgriezuši uz mūsu galdiem. Un, manuprāt, tas Slow Food, tā vislielākā vērtība tieši ir tā, kad strādājam pie tām Latviju raksturīgām izzūdošām šķirnēm, kuras mēs varam atdzīvināt un kopā baudīt atkal. Astrid, man automātiski jums arī jautājums, kā vietējie zemnieki, amatnieki, laikam arī ir, ja, kā viņi uztvēra šo ideju, kā viņi pielāgojas šai idejai. Es lasīju arī ar jums interviju un cilvēkiem, kas ir bijuši iesaistīti, ka nav bijis sākumā viegli, tas bijis vajadzīgs kaut kāds adaptācijas laiks. Un kā klienti uztvēra, un kāds ir mainījies varbūt laika gaitā? Pirmkārt, nekas nenotiek uzreiz. Pie visu, ko mēs strādājam, ir jābūt lielai pacietībai. Un
tā atzīšana nāk tikai pēc kaut kāda laika. Man ir jāsaka, ka jūs jau minējāt, ka slow food Latvijā neatpazīst. Jā, kad mēs iesākām tirdziņu, tad tā arī bija, kad par to slow food neko daudz neviens negribēja dzirdēt. Atbrauc vācieši, ja tie saka, jums ir slow food, viņi prati to novērtēt. Latvijā tas ir sācies tikai tagad. Mums ir biedrība, kas ir izaugusi līdz 50 cilvēkiem. Zemnieki, kuri dara savu darbu. Man ir jāsaka, ka vispār par slow food ir tāda mazliet varbūt pat nepareizs, tāds nepareizs priekšstats. Es esmu lasījusi, ka cilvēki laikrakstos žurnālisti raksta, ka slow food tas ir lēni ēst pie balti klātiem galdautiem. Tas ir tāds ļoti šaurs skatījums uz slow food filozofiju, un kā jau šeit Ēriks minēja, tā slow food, tas galvenais uzsvars ir bijis uz šīs bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu, pat vēl vairāk. Man ir jāsaka, ka slow food cenšas saglabāt visas mūsu kulinārā, vēsturiskā mantojuma sastāvdaļas, ieskaitot grāmatas, tās ir arī tehnoloģijas, tās varbūt arī amata prasmes, kas izzūd. Un tad jāsaka, šie mazās zemnieku saimniecības un mazie tie ražotāji, mazie amatnieciņi, tā ir mana pārliecība. Es pa šiem gadiem esmu nonākusi pie šī secinājuma, ka viņi ir tie īstenie mūsu gastronomiskā mantojuma saglabātāji un tālāk nesēji. Jo lielie viņi strādā vienkārši pēc citiem principiem. Un tajā pašā laikā tas var kļūt par tādu mazā ražotāja nišu un tādu galveno trumpu, ja viņš to prot pareizi izmantot. Ja? Tā kā zemnieki viņi tā lēnām iesaistās, viņi bez visu laukos tomēr dzīvojam lēni. Ja? Tur nekas nenotiek ātri. Bet, redziet, kopienas darbs, kopīga darba rezultāti, ja, un jāsaka arī, ka šī starptautiskā asociācija, kas apvieno visas pasaules šādus aktīvistus, viņi arī lēnām mainās. Teiksim, ja visu laiku bija uzsvars uz šo sadarbību, zemnieks, pavārs, zinātnieki, un tā rezultātā mums ir tapuši šie projektiņi, ja, tad šogad notika kārtējais slowfoodistu kopā sanākšanas, es nezinu, kā viņu pat nosaukt, tas nav kongress, bet ik pa 2 gadiem viņi rīko Turīnā visas pasaules aktīvistu kopā būšanu, un tad šogad es saprotu jau jaunas vēsmas virmo, un to akcentu slow food liek uz izglītošanu, un nevis pat uz sabiedrības izglītošanu kopumā, bet uz katru individu, uz katru pilsoņu izglītošanu, un viņi tā arī saka, mēs katrs varam sākt ar mazumiņu un mēģināt katrs sēt to savu ideju, to savu domu, ja, tajā cilvēkā, un mēģināt kaut kā mainīt visas tās lietas, kas varbūt nepareizi ir aizgājušas. Ēriks nedaudz jau pieskārās tām tradīcijām, kuras ir izdevies caur šo te virtuvi vai caur šo te galdu saglābt un izplatīt. Jūs arī minat šos te, Astrid, šos te elementus, kas un droši vien vispār strādājot ar šo te turismu un mantojumu, turisms patiesībā palīdz šīs lietas vai šos fenomenus ar tirgus palīdzību, ar pārdošanu, ar pieredzi izplatīt tālāk. Ja? Tas ir kā tāds sēšanas, ja, elements. Un man bija varbūt, Astrid, jums tomēr viens jautājums tajā plašajā pieredzē ar tirgu. Ko jūs atceraties tādus interesantākos gadījumus, kad kāds ir atvēries vai kāds ir atradis sevi vai varbūt arī izvilcis no pūra lādes kādu aizmirstu recepti vai zemkopības tradīciju?
vienkārši, un tās vecās lietas ir visbrīnišķīgākās, visburvīgākais. Man vislielāko pārsteigumu sagādāja pēdējā laikā, pavisam parasta lieta. Viens bija atvedis uz tirdziņu skābētu Antonovku sābolīšus, ja? un man tā bērnība man uzreiz iesita atmiņā, mans krustāvs, man vecamam to darīja, un es jau biju aizmirsus par to, cik brīnišķīgi tas garšo, un ka ir arī tādas lietas, un lūk, kā jau es teicu, mūsu gastronomiskais mantojums ļoti elementāra lieta, ļoti viegli izpildām lieta, un cilvēki pirka, jo tā bērnības garša tā mums visiem ir ļoti labi zināma. Aizkustinošu, Erika, ar jums intervijā par jūsu pieredzi, pirmo pieredzi Noma Kopenhāgenā. Tur bija par putotas kartupelis ar grauzdātu iesalu. Es viņu tad diezgan īpatnēja ne tradīcija, bet recepte, ja, bet pilnīgi kaut kas tie elementi tik latvietim skaidri, kartupelis un labākajā pasaules restorānā, ja teiksim, vienā no labākajiem restorāniem. Kā uzdrošināties eksperimentēt? Jūs arī minat šos tomēr tā auditorija ir svarīga, ja, tā bērnības garša ir svarīga. Kā atrast to drosmi, ja, un eksperimentēšanas vēlmi? Jā, droši vien tai visai evolūcijai, katram pavāram, vai es pieļauju arī zemniekam, jāiziet cauri, sākumā kaut ko grib eksotiski audzēt, un tad nonāk pie tām saknēm. Varbūt tās, es esmu iegūst kaut kādu autoritāti, kā pavārs, šefpavārs, un tad jau ir vieglāk piedāvāt kaut ko netipiskāku restorānam, jo tad jau pieņem, jau viņš uztaisīja, tad jau tev jābūt kaut kam labam un tā. Jo skaidrs, kamēr varbūt tās tevi kā pavāru neatpazīst, tad tā uzticība ir daudz mazāk, ja tu tur ieliec ēdienkartē, kāli ar ceptu iesalu, ko tad tas puika, ko viņš tur grib, ja? Un jāmāk arī komunicēt, lai tos ēdienus varētu pārdot, bet, droši vien jābūt arī tai pieredzei, kā jau minējāt, tas Nomas brauciens, ja līdz tam mirklim Rīgas restorānos, tur pasniedz tunzivi, dorādi, viss, kas nāca no aizjūrām produktu, un tā aizbrauc tādu Nomu. Viņš vēl tikai bija ceļā uz pasaules labāko restorānu, bet jau visi runāja. Un tu redzi, kad viņš pasniedz to kartupeļu biesputu, bet viņi tik garšīgi, jo tur ir tik garšīgs sviests klāt, ja, tas cepts iesals, tur pagatavo briežu gaļas tartaru, un tur pat mežā kaut kur pie Kopenhāgenes sagriez zaķskābens. Tagad ir ļoti saprotam, visi liek zaķskābens, bet pirms tur 18 gadiem tas bija kaut kas ļoti egzotisks, un vēl Renē iznāk, viņš saka, ziniet, ēdat lūdzu ar rokām šo ēdienu, nevis ar dakšu un karot. Un tad bija tur arī tāda modē dažādas tur pelns, un tad viņš parāda tur pataiz restorānu grils, kur viņi salasa zāli, dedzina zāli, un no tiem taisa pelns, lai uz ēdieniem bērt. Un tu saproti, ka tā kulinārija nav tikai pasūtīt to produktu no kāda piegādātāja, ka tie produkti tev ir viss apkārt. Pirms tam jau tu arī, es ļoti daudz pārgājienos dodos, un it kā mēs to visu ēdam, bet tas bija tas solis, tas mirklis, kad saprot, ka tu arī vari restorānā to piedāvāt, laust sevī kaut kādas stereotips un līdz ar to arī viesiem. Noteikti, ko es visiem arī Latvijas pavāriem novēlu pēc iespējas vairāk pašizglītoties, doties uz citiem restorāniem, skatīties, gūt pasaules pieredzi, ko, diemžēl, man amatbrāļi diezgan maz to dara, un mēs kaut kādās stereotipos dzīvojam, un mums grūti reizēm tikt, tālāk, un pieņemt daudzus produktus un sākt gatavot un atteikties no, daudz kā lieka. Asī, varbūt jūs varat paturpināt par savu, kur jūs smeļaties idejas, bet tas pirmais jautājums paliek, kā mums pieredināt mainīties tos klientus, viesus, tirgus apmeklētājs, kā varbūt jūs redzat, kā mainās viņu paradumi,
ja, vai kā viņi ir mainījušies laika gaitā, un kā tas ietekmē zemniekus, kā zemnieki varbūt ietekmē, kā notiek šī miedarbība, ja, starp to zemnieku ražotāju un patērētāju. Vai ir mainījies kaut kas jūsuprāt kopš pirmsākumiem? Mainījies ir ļoti daudz, un es varbūt tādu piemēru mums tirdziņā klibo joprojām iepakojuma problēmas. Un, protams, kā visātrāk un vislabāk ir paņemt plastikātu maisiņu un iemest to kartupeli vai ietīt to zivtiņu, un tad mēs mēģinām tirgotājiem atgādināt, kā ir arī tāds pergamenta papīrs, ja, kurā var brīnišķīgi ietīt, ja, un pat izskatīsies skaistāk. Mēs mēģinām mūsu pircējus aicināt nākt uz tirdziņu ar saviem groziņiem, ar to pašu zīvi. Ja tu negribi saņemt tajā plastikāta maisiņā, tu jau vari paņemt līdzi savu stikla kastīti, tev ieliek to zivi iekšā, tu viņu uzreiz ieliec leduskapī, tev nav jāsmērējas, tu neko neizmet ārā. Tās ir tādas lietas, kas notiek ļoti lēnām, tas nenotiek ātri, bet pamazām, aicinot, runājot, izglītojot, mēs arī savus zemniekus aicinām runāt ar pircējiem. Nenotiek viss uzreiz, bet lēnām tas viss bet notiek. Tā jums par vienu spēlētāju, respektīvi vietējo pašvaldību, kā jūsuprāt valsts vai pašvaldības vai likumdošana sekmē ierobežo šo te slow food vai vispār lēnināšanas, pieredzes lēnināšanas kustību, un varbūt kāds, vai viņi vispār var iesaistīties tajā, un kādā veidā? Ja? Varbūt, Ērika, jūs sākat. Tagad pašvaldības, vismaz Cēs novadā, manuprāt, viņi vispār meklējās, kas ir tas turisms un tā, un visu kaut ko īsina, un tad es tā īsti nesaprotu, kāds tas mērķis ir. Pats esmu diezgan daudz ceļojis, un man ļoti patīk tas, kad ir turistiem ierobežojumi. Un, manuprāt, Līgatnē, tā kā es no Līgatnes, ir publiski pieejama vietas, kur jūs varat staigāt, kur publiski pieejams takas, kur jūs varat iet, bet pa labi, pa kreisi jūs nedrīkstat iet, vai ja jūs drīkstat iet, tad tikai gida pavadībā. Un Līgatnē ir baraku mājas, kur dzīvo līgatnieši, un viņiem ir savi ikdienas darbi, veļužāvē, dārzā, un staigās simtiem turisti caur tām mājām, fotografē viņu ikdienu un tam līdzīgi, un tie cilvēki nejūtās ērti viņiem, tas traucē viņas ikdienu. Un, manuprāt, vajadzētu aizliegt iet turistiem visur, kur pagadās, uztaisa starp, piemēram, baraku māju iedzīvotājiem aptauju. Viņi saka, mums nav iebildumi, ka te nāk turisms, mēs tur piedāvājam suvenīrus, notirgot tam līdzīgi, tad tas ir atvērts. Bet, ja iedzīvotāji saka, es nevēlos, lai tad cauri dienu man staigāt simtiem cilvēku, fotografē, skaļi uzvedās un tam līdzīgi, tad tas ir slēgta ieeja. Vienkārši tā ir slēgta ieeja, varbūt tās tur atkal ir organizētas grupas, dienas laikā tur var 20 cilvēki ieiet, gida pavadība, apskatīties un visu un cauri. Kā to ļoti daudz pasaulē dara, apmeklējot nacionālos parkus un arī apdzīvotas vietas, kur ierobežo, kur ir tev stingri norādīts un nedrīkst fotografēt vai to, ka tev klusi jāuzvedās un Latvijā tas nav. Turisms ņem virsroku virs vietējiem iedzīvotājiem, kas tie tur dzīvo, bet manuprāt, turismam jābūt pakļautam tam vietēju iedzīvotāju ikdienai, un tad arī radīsies lēnais turisms, baudpilnu turisms un tā. Un arī, ka mēs aicinām viesus pie sevīm uz Līgatni, uz pusdienām, mēs vienmēr
sakam, kad apvienojot to braucienu pie mums ar kādu pastaigu pa dabas takus, kur turpat blakām ir ar braucienu ar pārceltuvu pāri Gaujai vai mūsu dārzā uzturēties kaut kādu laiku, lai ir vēl kaut kāda tāda pievienotā vērtība, ne tikai atbraukt ar mašīnu, apstāties, paēst un doties projām. Mums mašīnas stāvvieta ir Līgas upītes otrā pusē, vienmēr sakot, cilvēkiem jāatstāja mašīna, un tad ar kājām jāpiet kā 200 metri. Un nav bieži, bet laiku pa laikam cilvēki sūdzās, ka viņam tik tālu jāatnāk līdz mūsu redzes. Saka, bet tur taču skaisti pāri tiltiņam, pāri Līgas upei, tur hortenzija dārs, jūs redzat māju nakti izgaismot. Tā forši pasteigta, bet tomēr cilvēki grib piebraukt pie durvīm, izkāpt un ieiet restorānā. Jā, un tad, tad jautājumi rodās. Jā. Slow foodā tas princips pavisam noteikti ir noteikts, ka pašvaldībai būtu jāatbalsta un jāiesaistās šajā slow food kustībā. Un, Itālijā pat es zinu, nevar veikt projekts, ja pašvaldība neatbalsta, vai, teiksim, tirdziņu nevar atvērt, ja tur nav pašvaldības atbalsts. Tur pašvaldība strādā roku rokā ar slow food idejas nesējiem. Man ir jāsaka, tad, kad mēs iesākām, kad pašvaldības bija maziņas, tad es arī jūtu šo pašvaldības iesaisti, es jūtu, ka pašvaldība dzīvo līdz, ka pašvaldība par mums pārdzīvo, palīdz. Pašlaik man ir jāsaka, tā kā Ēriks, varbūt viņi taustās, bet, teiksim, es vadu pat 2 nevalstiskās organizācijas, būtībā neviens par mani tā īsti tā nav interesējies, ko tad mēs darām, un es arī negribu teikt, ka kāds tur iejaucās vai traucē mūsu darbu vai tam līdzīgi, es domāju, ka tas morālais atbalsts ir, jā, bet es neizjūtu šīs lielās pašvaldības tādu ietekmi uz manu darbu vai uz mūsu biedrības darbu vai uz tirdziņu darbu, tas nav jūtams. Ja drīkst papildināt, ka bija tā mazā pašvaldība, ja man bija kāds jautājums, tas viens zvans, un to jautājumu ļoti ātri varēja atrisināt, bez korupcijas, bez nekā, tur vienkārši priekšnieks piezvan nākamam, un tur atrisināts, un es tiešām nelūdzu to, lai tur, piemēram, mana tur kaut ko palīdz, teicu, es gribu apgaismot tiltiņu, tam līdzīgi tik sazvanījos ar pašvaldības vadītāju, viņš saka, labi, mēs iedodam pilsētas pieslēgumu, mēs saliek gaismiks un visu, un tā mēs apgaismojam ļoti ātri ielu. Tagad, lai to izdarītu, tur aizmirst, tas tad vai nelikumīgi tu to dari, vai tas ievelkās uz ļoti ilgu laiku, neiespējamu laiku, un tā mazo pašvaldību tas plus bija, ka tu varēji ātri izdarīt, lai lēni dzīvotu. Nav piebilstams. Runājot par pašvaldībām, es, protams, kā nevalstiskā organizācija būtu ļoti priecīgi kādu varbūt palīdzību saņemt, jo mēs kādreiz tīri praktiski esam visas sievietes un ceļam un veļam un nesam, un būtu priecīgs kaut kādu palīdzību saņemt no ārpuses, bet, laikam tā noteikts ir valstī, ka tāda palīdzība laikam pašvaldība nedrīkst sniegt. Tas ir bēdīgi, jo mēs būtībā strādājam tomēr sabiedrības labā, jāatgādina, mēs par to nesaņemam darba algu. Jūs Latvijā, šis sauksim jūsu teritorija vai jūsu reģions ir ar vislielāko šīs lēnās filozofijas piesātinājumu. Ja, lai cik jūs gan neesat absolūti kaimiņos, bet jūs esat viena novada ietvaros. Un varbūt tam varētu būt potenciāls kļūt par tādu lēno reģionu vai lēno turisma reģionu, vai Ēriks minēja, ka tur pašvaldība taustās, tur šobrīd runā par bio reģionu, lai kas tas arī būtu, bet tas kaut kur saskan ar šo lēno filozofiju. Kā jums iet ar sadarbības veicināšanu? Es dzirdēju, es noklausījos jūsu sarunu, jūs savā starpā arī sadarbojaties. Es minēju kaut ko par grāmatu,
Varbūt mēs varam pāriet, cik mums ir laiks par nākotni, par jūsu nākotnes projektiem, bet tādā sadarbības kontekstā. Ja? Ērika, varbūt jūs sākt vai? Mums notiek visu laiku, kā jau es minēju. Es sadarbojos ar Slow Food zemniekiem. Ir izveidojusies jau viena daļa zemnieku, ar kuriem ir, lai sadarbotos ar zemniekiem, jānodibinās no sākuma draudzīgām attiecībām, un tad tā sadarbība arī norit, un tad ir apmēram kādas vismaz 5 vai vairāk saimniecības, kuras mēs ikdienā sadarbojamies, un tas, es domāju, ļoti liels arī ir atspējis tiem zemniekiem, ka mēs pērkam tos produktus, pasūtam jau priekšlaicīgi, un tā, piemēram, Slow Food saimniecība Lejslīvas, kuras nodarbojas ar bitēm, viņi arī pieskata mūsu pavāru mājas dārza bites, un tad ir šie projekti, kuri mēģinām katru otro gadu pievērst uzmanību, ko izvirs Slow Food straupe Astrīda ar domu biedriem, kad vajadzētu mums, piemēram, šo šķirni atkal tā kā atgūt uz mūsu galdiem, ja, un tad mēs to kopā strādājam. Slow Food straupa tirdziņš strādā ar zemniekiem, ar zinātniekiem, izdara to pirmo darbu, lai būtu tas produkts, un tad jau tas produkts nāk pie mums, un mēs savukārt jau viņu pasniedzam uz galdu un popularizējam, lai par to produktu būtu interese, aizbraucot uz to pašu tirdziņu, jau viņš atpazīst, kas pa produktu, lai citi restorāni vēlētos gatavot. Mūsu sadarbība, manuprāt, ir visu laiku, viņa tā neapstājās. Ērika sacītajā parādījās zinātnieki, par ko tika līdz šim, jums ir arī pētnieciskā akadēmiskā, vēl tad plāksne, iespējams. Varbūt tomēr par to grāmatu nedaudz, ja drīkst par to jau, vai tas ir tomēr noslēpums? Mēs par 2 dažādām grāmatām runājam. Mums iznāks pavāru mājas grāmata, kur pavāru mājas grāmata 15. novembrī viņai vajadzētu būt jau taustāmai, kur ir apskatīts restorāns, protams, 4 gadu laika, no katra gada laika pa 6 receptēm, bet tur arī puse ir veltītā zemniekiem un amatniekiem, ar ko mēs strādājam. Tur ir Slow Food zemnieki, tur ir amatnieki no mūsu apkārtnes, kas priekš pavāra mājas ir taisījuši traukus, dažādas priekšmetus. Tur ir uzrunāta ainava arhitekti, kas veidoja to visu pavāra māju. Un Astrīda ir savu grāmatu, tāda ļoti laba arī. Vakarā aizgāju uz tipogrāfiju, tā būs, es negribu krist pirms pārlēku uz grāvu esmu, bet tā būs grāmata par Mārtiņa Rītiņa darbu, teiksim tā. Bet runājot par to sadarbību, par zinātniekiem, mums ir sadarbība ar Pūras dārzkopības institūtu, ar Priekuļu dārzkopības institūtu, bet es gribētu nobeigt ar to faktiski, ka mēs šeit runājam par pašvaldībām, par valsts likumdošanu. Es esmu no tiem cilvēkiem, kas absolūti negaida no valdības neko, bet kas dara pats, jo mēs ļoti naivi iedomājamies, ka mēs tagad ievēlēsim Pēteri, Ilzīti vai vēl kādu, un viņš tagad nāks, un mēs tagad visi sāksim labi dzīvot. Tas ļoti aktuālais Andreja Upīša pašlaik, Andreja Upīša tēma Sūnciems. Vai es gribu dzīvot Sūnciemā, vai es gribu kaut ko darīt, ņemt to slotu rokās, slaucīt vai kaut ko veidot. Un man tagad ļoti bieži cilvēki saka, tev jau ir labi, tev jau tur ir tas tirdziņš, tu tur vari labi iepirkties. Jā, viņš man ir, bet es esmu viņu pat veidojusi savā ziņā. Jā. Tāpēc man ir tas tirdziņš. Un ja es kaut ko gribu, es ņemu iniciatīvu rokās un es daru, es pulcēju cilvēkus ap sevi. Jā, jārēķinās, kāds atkritīs, kāds piebiedrosies, bet, lūk, ļoti labs mūsu piemērs, kā mēs varam sadarbojoties kaut ko ļoti labi izdarīt. Noslēdzot, ko jūs ierosinātu cilvēkiem, kas svārstās domā, varbūt viņi jau to dara šobrīd, kā kļūt par slow food vai lēnas filozofijas nesējiem idejas? Ja? Ērika, varbūt sākam ar jums.
Pat grūti atbildēt. Manuprāt, tam jānāk dabīgi. Ja? Jāsāk pašam lietot tie produkti. Varbūt tās nedodamies braucienos lielās grupās, nedodamies uz lielām metropolēm, atveram karti, apskatāmies, pameklējam kādus mazākus ciematus ar saimniecībām, kur jūs tikpat lieliski varat pavadīt to laiku. Pirms ēdat, padomājiet, ko jūs ēdat. Es saprotu, ka mums ir viss steigi un tam līdzīgi, bet aizvien vairāk un vairāk mūsu vakariņu galdā ienāk pusfabrikāti, ja? Varbūt tās tomēr veltīt tam laiku pusstundu vairāk vakarā un gatavot tās vakariņas kopējās ģimenes, nevis pārtikt no pusfabrikātiem. Jāsāk no sevīm, kad saproti, ka tas ir forši, tad jau tu ar to gribi sākt dalīties. Ja? Tā citu, tikai ar savu pieredzi. Ja. Ir ļoti daudz cilvēku, kas dara šo darbu, viņi vienkārši neizskan, par viņiem varbūt vienkārši nerunā, tādi cilvēki ir Kurzemē, Zemgalē, Latgalē, ļoti, ļoti daudz, viņi varbūt nav apvienojušies, viņi varbūt nav zem šī slow food karoga, ja, bet viņi strādā un viņi ir, jo tas ir diezgan grūti, tur vienmēr tādā kopienā ir jābūt dažiem vilcējspēkiem, ir jābūt kādam cilvēkam, kas visu laiku to satur kopā. Es to jūtu, jo man, piemēram, arī mūsu slow food biedrībai grib pievienoties kādu no Kurzemes vai no Latgales, teiksim. Man tas liekas absolūti neloģiski, ja, jo tās ir milzīgas teritorijas, tikpat labi to slow food Kurzeme vai slow food Ventspils vai vēl kādu var reģistrēt kaut kur Latvijas otrā pusē, bet es domāju, ka šie cilvēki noteikti ir un darbojās un ļoti labi darbojās. Mēs vienkārši par viņiem ļoti maz zinām un ļoti maz stāstam. Paldies mūsu viesiem. Bija ļoti interesanti, manuprāt, un tad tikšanos citreiz.